Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žanna. Šodien gatavošu ātro kārtaino mīklu. Recepti ņemšu no grāmatas. Man vajadzēs sviests, milti, ola, ūdens, sāls, citronskābe vai nu citronu sula vai nu etiķi var izmantot. Visam produktam jābūt ledaina augstam. Pirms sviestu lietot, es viņu lieku leduskapī vai nu saldētavā. Izsijāšu miltus caur sietu. Es rīvēšu uz rupjās rīves, tā ir ērtāk, var arī sakapāt ar nazi, kā kuram ērtāk. Rīvējot nedaudz sviestu sajauc kopā ar miltiem. Vēlreiz nedaudz sajaucu miltus ar sviestu. Taisu nelielu dobiņu. Krūzēs sajaucu ledainu augstu ūdeni ar sakultu olu, vai nu vienkārši olu, sāli un citronu sulu. Vai nu etiķi, vai nu arī citronskābi var izmantot. Izšķīdinu. Un pakāpeniski pielēju klāt mīklai. Maisot, iejaucu. Katrs, protams, gatavo, kā viņam ir ērtāk. Man ērtāk ir šādā veidā. Pārāk stipri mīcīt mīklu nevajadzētu, jo sviests kūst. Man ir ērti tādā veidā ar cepu un papīro. Samīcam viendabīgā, nelīpošā mīklas pikā. Pie rokām nelīp, un vēl arī var redzēt, ka palikušas nelieli gabaliņi sviesta. Ietinu pārtikas plēvē vai nu maisiņā var. Ielikšu leduskapī uz dažām stundām. Arī pilnīgi pietiek uz 30 vai 40 minūtēm. Jā, nav ilga laika. Man pagāja 2 stundas.
поверхность стола слегка мукой. Galdu paber ar miltiem. Un, ja nepieciešams, tad arī pašu mīklu arī var pabert ar miltiem. Un veltnēju. Раскатываем. В принципе, тесто готово к Lai labi выпечке. garšo. Слоеное